Vēlos padalīties jums ar atklāsmēm. Varbūt arī kādam tas noderēs šīs atklāsmes, pie kurām es arī nonācu. Tātad sākās ziemas brīvlaiks un aizsūtīju bērnus uz laukiem pie omītes. Opja aizsūtīju ar domu, ka es varēšu dienā izdarīt 2000 darbus. Un lieta ir tāda, ka realitātē es pat, man liekas, 2 vai 3 darbus pat neizdarīju. Tāpēc, ka atnāk kaut kāds fiziskais nogurums, vienkārši gribas atpūsties un ne par ko nedomāt. Un sakoncentrēties uz kaut kādām lietām, un tas ir tāds īstenībā riktīgākais mīts, ka liekas, ka tev netraucēs neviens, tad tu varēsi izdarīt vienā rāvienā, vienā dienā 2000 uzdevumus. Tad teikšu tā, labāk katru dienu darīt vismaz kaut ko, lai tu aiziet līdz savam rezultātam. Un nevajag sevi pārslogot, likt dienā 2000 uzdevumus. Noteikti padalieties ar savām kaut kādām lifehackiem, kā jūs darat savas lietas tā, lai arī neatlikt visu uz pēdējo laiku, bet darīt pakāpeniski un sistemātiski. Rakstiet komentāros!